7. nodaļa. Netiesājiet, lai jūs netopat tiesāti. Jo ar kādu tiesu jūs tiesājat, ar tādu jūs tapsat tiesāti. Un ar kādu mēru jūs mērojat, ar tādu jums taps atmērots. Bet ko tu redzi skabargu sava brāļa acī, bet baļķi savā acī neieraugi? Ja kā tu vari sacīt uz savu brāli, laid, es izvilkšu skabargu no tavas acis un redzi baļķis tavā paša acī. Liekuli, izvelc pa priekšu baļķi no savas acis, un tad lūko izvilkt skabargu no sava brāļa acis. Nedodiet svētumus suņiem, un nemetiet savas pēles cūkām priekšā, kā tās ar savām kājām viņas nesamin, un atgriezdamās jūs pašus nesaplosa. Lūdziet, tad jums taps dots, meklējiet, tad jūs atradīsiet, klaudziniet, tad jums taps atvērts. Jo ik viens, kas lūdz dabū, un kas meklē atrod, un tam, kas klaudzina, taps atvērts. Jeb vai ir cilvēks jūsu starpā, kas savam dēlam, ka tas maizi lūdz, dotu akmeni, jeb ka tas zivi lūdz, tam dotu čūsku? Ja tad nu jūs ļauni būdami protat saviem bērniem dot labas dāvanas, vai tad jūsu tēvs debesīs nedos daudz vairāk laba tiem, kas viņu lūdz? Tad nu visu, ko jūs gribat, lai cilvēki jums dara, tāpat darājiet arī jūs viņiem, jo tā ir bauslība un pravieši. Ieeita pa šaurajiem vārtiem, jo vārti ir plati un ceļš ir plats, kas aizved uz pazušanu, un daudz ir to, kas pa tiem ieiet. Bet šauri ir vārti un šaurs ir ceļš, kas aizved uz dzīvību, un maz ir to, kas to atrod. Sargājieties no viltus praviešiem, kas pie jums nāk auju drēbēs, bet no iekšpuses tiek plēsīgi vilki. No viņu augļiem jums būs tos pazīt. Vai gan var lasīt vīna ogas no ēšķiem un vīģis no daķiem? Tā katrs labs koks, kas nes labus augļus, bet nelabs koks nevar nest labus augļus. Labs koks nevar nest nelabus augļus, un nelāga koks nevar nest labus augļus. Katrs koks, kas nenes labus augļus, top nocirsts un iemests ugunī. Tāpēc no viņu augļiem jums tos būs pazīt. Ne ik katrs, kas uz mani saka, kungs, kungs, ieies debesu valstībā, bet tas, kas dara mana debesu tēva prātu. Daudzi uz mani sacīs tanī dienā, kungs, vai mēs tavā vārdā neesam nākošās lietas sludinājuši, vai mēs tavā vārdā neesam velnus izdzinuši, vai mēs tavā vārdā neesam daudz brīnumu darījuši? Un tad es tiem apliecināšu, es jūs nekad neesmu pazinis, eita nost no manis jūs ļauna darītāji. Tāpēc ik viens, kas šos manus vārdus dzird un dara, pielīdzināms gudram vīram, kas savu namu ir cēlis uz klints, kad stipras lietus lija un straumes nāca un vēji pūta un gāzās šīm namām virsū, nams tomēr nesabruka, jo tas bija celts uz klints. Un ik viens, kas šos manus vārdus dzird un nedara, pielīdzināms ģeķim, kas savu namu ir cēlis uz smiltīm. Kad stipras lietus lija un straumes nāca un vēji pūta un gāzās namā virsū, tad tas sabruka, jo posts bija liels. Un notika, kad Jēzus
šos vārdus bija beidzis runāt, ļaudis izbrīnījās par viņa mācību, jo viņš tos mācīja kā tāds, kam bija vara un ne kā rakstu mācītājs. Astotā nodaļa. Un kad viņš no kalna nokāpa, daudz ļaužu viņam sekoja. Un redzi, kā spitālīgs vīrs pienāca, nometās viņa priekšā zemē un sacīja: Kungs, ja tu gribi, tu vari mani šķīstīt. Un viņš roku izstiepis to aizskāra un sacīja: Es gribu, topi šķīsts. Un tūdaļ tas tapa šķīsts no savas spitālības. Un Jēzus uz to saka: Pielūko, kā tu nevienam nesaki, bet noej un rādies priesterim un upurēj to dāvanu, ko Mūzes pavēlējis tiem par liecību. Bet, kad viņš iegāja Kapernaumā, viens virsnieks nāca pie viņa un lūdza un sacīja: Kungs, mans kalps guļ mājās trieka šķerts un cieš lielas mokas. Un Jēzus to saka: Es iešu un to darīšu veselu. Bet virsnieks atbildēja un sacīja: Kungs, es neesmu cienīgs, ka tu nāci manā pajumtē. Saki tik vienu vārdu, un mans kalps taps vesels. Jo arī es esmu cilvēks, kas stāv zem valdības, un man ir padoti karavīri, un kad es vienam no tiem saku ej, tad viņš iet, un otram nāc šurp, tad tas nāk un savam kalpam dari to, un tas dara. Kad Jēzus to dzirdēja, viņš brīnījās un sacīja tiem, kas viņam sekoja: Patiesi es jums saku, ne pie viena Izrēlā es tādu ticību neesmu atradis. Bet es jums saku, ka daudzi nāks no rīta un vakara puses un sēdēs ar Abrahāmu, Īzaku un Jēkabu debesu valstībā. Bet valstības bērni būs izstumti galējā tumsībā, tur būs kaukšana un zobu trīcēšana. Un Jēzus sacīja virsniekam: Ej, lai tev notiek, kā tu ticējis. Un viņa kalps tapa vesels tanī pašā stundā. Jēzus ienāca Pētera namā un redzēja viņa sievas māti drudzī guļā. Un viņš satvēra tās roku, tad drudzis viņu atstāja un viņa uzcēlās un tam kalpoja. Un kad vakars metās, tie atveda pie viņa daudzus velna apsēstus, un viņš ļaunos garus izdzina ar vārdiem un dziedināja visus sērzīgos. Tā piepildītos Jēzus vārdi, kas saka: Viņš uzņēmās mūsu vājības un nesa mūsu sērgas. Bet ļaužu pulkus ap sevi redzēdams, Jēzus pavēlēja pārcelties uz otru krastu. Un viens rakstu mācītājs atnāca uz viņu, sacīja: Es tev sekošu, lai kur tu ietu. Bet Jēzus tam saka: Lapsām ir alas, putniem apakš debes ir lizdas, bet cilvēka dēlam nav kur savu galvu nolikt. Un kā cits no viņa mācekļiem sacīja uz viņu: Kungs, atļauj man papriekš noiet un aprakt savu tēvu. Bet Jēzus to saka: Nāc man pakaļ, un lai miroņi aprok savus miroņus. Un viņš iekāpa laivā, un viņa mācekļi tam sekoja. Un redzi, liela vētra sacēlās jūrā, tā kā viļņi laivai gāzās pāri, bet viņš gulēja. Un tie piegāja pie viņa, modināja viņu sacīdami: Kungs, palīdzi mums, mēs grimstam. Un viņš uz tiem saka: Kam esat tik bailīgi jūs masticīgie? Un viņš cēlās, apsauca vēju un jūru un iestājās pilnīgs klusums. Bet cilvēki brīnīdamies sacīja: Kas tas tāds, kam vēji un jūra paklausa?
un otrā krastā, gadariešu tiesā pienākot, viņam nāca pretī no kapiem izgājuši 2 ļaunu gara apsēsti. Tie bija tik briesmīgi, ka neviens nedrīkstēja pa to ceļu staigāt. Un redzi, tie brēca un sacīja: kas mums ar tevi, tu Dieva dēls, vai tu esi nācis priekšlaikā mūs mocīt? Bet tālu no viņiem ganījās liels cūku pulks. Un ļaunie gari viņam lūdza sacīdami: ja tu mūs izzini, tad atļauj mums ieiet cūku pulkā. Un viņš tiem sacīja: ejat! Un tie izgāja un ieskrēja cūku pulkā, un redzi, viss cūku pulks iegāzās no kraujas jūrā un noslīka ūdenī. Un gani bēga, un pilsētā nonākuši tie izstāstīja visu, arī kas ar ļauno gara apsēstiem bija noticis. Un redzi, visa pilsēta izgāja Jēzum pretī. Un kad tie viņu redzēja, tie viņu lūdza, lai viņš aizietu no viņu robežām. Devītā nodaļa. Viņš kāpa laivā, pārcēlās un nāca savā pilsētā. Un redzi, pie viņa atnesa trieku šķertu cilvēku, kas gulēja gultā. Kad Jēzus viņu ticību redzēja, viņš sacīja uz trieku šķerto: ņemies drošu prātu, dēls, tavi grēki tev piedoti. Un redzi, daži no rakstu mācītājiem sacīja pie sevis: šis zaimo Dievu. Un Jēzus viņu domas redzēdams sacīja: kāpēc jūs domājat ļaunu savās sirdīs? Kas ir vieglāk? Vai sacīt, tev tavi grēki piedoti, vai sacīt, celies un staigā? Bet lai jūs zinātu, ka cilvēka dēlam ir vara virs zemes grēkus piedot, viņš saka uz triekas ķerto: celies, ņem savu gultu un ej uz mājām. Un tas cēlās un gāja uz mājām. Bet kad ļaudis to redzēja, tie brīnījās un slavēja Dievu, kas tādu varu devis cilvēkiem. Un kad Jēzus no turienes aizgāja, viņš redzēja vienu cilvēku vārdā Mateju pie muitas būdas sēžam un uz to saka: nāc man pakaļ. Un tas cēlās un sekoja viņam. Un notika tam viņa namā pie galda sēžot, redzi, daudz muitinieku un grēcinieku nāca un sēdēja līdz ar Jēzu un viņa mācekļiem pie galda. Un kad farizēji to redzēja, tie sacīja viņa mācekļiem: kāpēc jūsu mācītājs ēd kopā ar muitiniekiem un grēciniekiem? Bet viņš to dzirdēdams sacīja: ne veseliem vajaga ārsta, bet slimiem. Bet jūs eita un mācaities, ko tas nozīmē. Man patīk žēlastība un ne upuris, jo es neesmu nācis aicināt taisnos, bet grēciniekus. Pēc tam Jāņa mācekļi atnāca pie viņa un sacīja: kāpēc mēs un farizēji gavējam, bet tavi mācekļi negavē? Un Jēzus tiem sacīja: vai kāzu ļaudis var bēdāties, kamēr līgavainis pie viņiem? Bet nāks dienas, kur viņiem atņems līgavaini, tad tie gavēs. Neviens nelāpa vecas drēbes ar jaunas vadmalas ielāpu, jo ielāps noplīst no drēbēm un plīsums paliek lielāks. Arī jaunu vīnu nelej vecos ādas traukos, citādi trauki saplīs un vīns izlejas un trauki iet bojā, bet jaunu vīnu lej jaunos traukos,
tad abi paliek veseli. Un viņam, ar tiem tā runājot, redzi, viens vecākais atnāca, metās viņa priekšā zemē un sacīja: mana meita nu pat nomira, bet nāc, uzliec tu viņai savu roku, tad tā taps dzīva. Un Jēzus cēlās un sekoja viņam ar saviem mācekļiem. Un redzi, viena sieva, kas 12 gadus bija slimojusi ar asiņošanu, pienāca no muguras un aizskāra viņa drēbju vīri, jo tā sacīja pati pie sevis: kaut tik vien viņa drēbes varētu aizskart, tad es taptu vesela. Tad Jēzus atgriezies un tu ieraudzīji, sacīja: ņemies drošu sirdi, mana meita, tava ticība tev palīdzējusi. Un sieva tapa vesela tanī pašā stundā. Kad Jēzus ienāca vecākā namā un redzēja stabulniekus un ļaužu troksni, viņš tiem uzsauca: atkāpieties, jo meitene nav mirusi, bet guļ. Un tie viņu izsmēja. Bet, kad ļaužu pulku izdzina ārā, viņš iegāja iekšā un satvēra to pie rokas, un meitene piecēlās. Un šī slava izpaudās pa visu zemi. Un, kad Jēzus no turienes aizgāja, 2 akli sekoja viņam brēgdami un sacīdami: tu Dāvida dēls, apžēlojies par mums. Un viņam namā ieejot, aklie tam piegāja klāt, un Jēzus tiem saka: vai jūs ticat, kā es to spēju darīt? Un tie viņam atbildēja: ticam, kungs. Tad tas aizskāra viņu acis un sacīja: lai jums notiek pēc jūsu ticības. Un viņu acis atvērās, un Jēzus tiem piekodināja, sacīdams: pielūkojiet, ka neviens to nedabūs zināt. Bet tie aizgāja un izdaudzināja viņu pa visu zemi. Kad tie bija aizgājuši, redzi, pie viņa atnesa mēmu, ļauna gara apsēstu cilvēku. Un, kad ļaunais gars bija izzīts, mēmais sāka runāt. Tad ļaudis brīnījās un sacīja: tādas lietas Izrēlā vēl nekad nav notikušas. Bet farizēji sacīja: viņš izdzen ļaunos garus ar ļaunu garu virsnieka palīdzību. Un Jēzus apstaigāja visas pilsētas un sāžas, mācīdams viņu sinagogās un sludinādams valstības evaņģēliju un dziedinādams visas sērgas un slimības. Un kad viņš ļaužu pulkus redzēja, sirds viņam par tiem iežēlojās, jo tie bija novārdzināti un atstāti kā avis, kam nav gana. Tad viņš saka uz saviem mācekļiem: pļaujamā daudz, bet pļāvēju maz. Tāpēc lūdziet pļaujas kungu, lai viņš izsūta strādniekus savā pļaujamā.